sakrit tā, ka leļu vietā man diezgan ātri parādījās cilvēku un mans prāts. Cik gan mēs bagāti, pagātni svajāti, tikai retie pa īstam apģēts, ka katrs grūtības dēļ mirdzam kā karāti. Karā tik tu no kara mācīties, jo pēc kara visi gudri, vai tu to neatceries? Lēni kā gliemeži sabāzuši dibenš čaulās, trīsreiz skarbākām sejām nekā pati dzīve apkārt raujās. Braujā, no malas skatoties, kā dzīvu baudu cilvēks, kaut gan jābūt bija otrādāk. Cenšos saprast, kurš vai kas te vainīgs, bet man diemžēl nesanāk. Senāk, kad māte vēl pie gultas lasīja pasaks, jau tad zināja, ka tur no realitātes tikai pāris asaks. Bet vismaz iemācījos redzēt un atšķirt labu no slikta, citu no cita, un nebeigt tad, kad dzīve diezgan spēcīgi sita. Jo viegls ceļš ir neceļš un māk melīgi mirdzēt zem kājām, mirdzoši melot lūk tājā. Tagad filmu tālāk patim kā uz vērpjam ar ratiņu, un es ceļu augstāk latiņu un lecu. Un rejo draugi sit pa plecu, lai darītu to dēļ, kā no prieka gaisā lido, neviens nav par vecu. Un es redzu, mana ceļa galā gaisma spīd, ejot uz priekšu ar katru sprīdi. Spēki nav zaja balka, kā es slīd, bet apstāties es netaisos pa kaut uz brīdi. Dzirdu apkārt citu sakam, da nahuj tu tur līdi. Nu ne tev, ne viņam, bet tikai sev par spīti. Spēru soli iekšā tur, kur mēdz būt tumši depresīvi rīti.